Liels prieks būt šeit Cēsīs un sveikt Cēsu novada labākos uzņēmējus, jo cēsnieki ir pazīstami ne tikai ar savu aktivitātu uzņēmēju darbībā, bet arī kā lielu savu novada, savas pilsētas patrioti. Un tieši tāpēc es domāju, ka cēsnieki arī nepieļaus atgriešanos tajā situācijā, kurā mēs bijām pirms vairākiem gadiem, kad ekonomiskā attīstība bija ārkārtīgi nesabalansēta un balstījās lielā mērā uz lētiem kredītiem, nekustamā īpašuma spekulācijām, paaugstinātu iekšzemes patēriņu, kurš arī bija faktiski no šiem lētiem kredītiem darbināts. Mēs labi zinām, ka šāda ekonomikas struktūra neizrādījās ilgtspējīga, un tagad mums nākas daudz ko pārskatīt, un mums ir jābūvē pavisam savādāk ekonomikas struktūra, kas ir balstīta daudz lielākā mērā uz ražošanu, uz eksportu, jo tikai tādā veidā mēs panāksim ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi un labklājības pieaugumu.